Talvonā bija Ramāti pirmajā rindā, Bališos, Keva un Kozlovskis nav otrā, Skaidbergs, Vairomet un Kenings aizmugurē valsts salīdē, viņi krokodili dodas cīņā. Aināram Ramatam izvēlēties vēl startu, Matīs Talvo paliekais līdzīgās Ramato pārējo Malto un Ramatam. Trešajā vietā viņš ir pašorgam attiecēt. Matīs Talvo un Ramats paliek priekšā. Viņos Ramats aizmugurī. Kozlovskis un Lielīgs. Pirmajā domājām aizbrauc vēl pirmajā pašorgam. Šobrīd sākais no otrās mūža Kozlovskis iekļaujīs trešajai vietai. Matīs Talvo un Ramats. Krokodili tuvojas pirmā apli beigām, te viņi šādi bagī kopā vienā braucienā vēl nebija redzēti. Tādā čempionātā šeit Teper trasēs Miltenē, Nainārs Ramats jau pēdējā pagriezienā, pirmais aplis ir pabeigts tālu, izslīd uz ārējo malu, Kozlovskis paņem iekšā pēdējā pagriezienā un ieņems trīsvienu pozīciju. Lielisks stāstīšana pirmā apli beigās, Jānis Kozlovskis, šobrīd viņš jau otrajā vietā. Aizmugurē no Matīs Talvo mašīnas parādās. Mats Kenings ir 4. vietā, Oskeva ir tikai 5. Ramats muguras vērtājās, Ramats aizēja Kozlovskis tuvojas priekšpēdējā apli beigām. Vēl viens aplis atliek līdz finišam, Jānis Kozlovskis pārliecinošā vadībā šajā braucienā. Ainārs Ramats otrajā vietā, Otam Kevai ir izviesīts jau līdz trešajai vietai. Viņam aizmugurē Skaidbergs 4. pozīcijā un Zācīnās Ramats jau 5. Mēģina atrast atpakaļvietu, bet tikmēr visi konkurenti aizbrauc garām. Neveiksmīgs sadursmes ar abiem Ramatiem. Ainārs aizbrauc tālāk, bet Zināns ir palicis trases malā. Tikmēr Jānis Kozlovskis tuvojas brauciena beigām finišu no 4. vietas līdz 1. vietai aizbraukšajā kvalifikācijā Jānim Kozlovskim. Kozlovskis ir uzvar Otkevai 2. vietā. 3. Skaidbergs, 4. Ainārs Ramats, Mats Kenings paliek aiz viņu 5. vietā. Izskats, ko bieži negadās Latvijā te autokross trasēs redzēt. Andrēs Montes un Atskirts Tautrās rings ir ātrāk un atradīja priekšā sardījuši. Tur pārējo malu jau Leivans neģin tik garām, es tur rings malā pārējuši. Saško. Trešajai vietai Ingūns Staško ir bijis jau 1. aplī. Arī latvieši Atskirts ar 21. numuru, Bruno Leimans ar 31. un Ingūns Staško ar 55. pārējie igauņi. 7 dalībnieki pieteikušies, bet nav tiks maiņas līdz pirmās kvalifikācijas startam, tikmēr līderi jau tuvojas pirmā apļa beigām.
Veikko Kirsnik braucienu vadībā paveic pirmo apli, otrajā vietā aizviņa Andre Matus un cīņa par trešo pozīciju. Staško pa priekšu, Leimanis aizviņa, divi latvieši cīņā par trešo vietu, un turpat arī piektajā pozīcijā ar Šķirķis. 5 pēc tam, kad Bruno Leimanis paņem džokeri iepriekšējā aplī. Bruno Leimanis paņem džokeri, jo jāsīdīja džokeri reizes, jo tas ir ar Staško, ar kuru viņš brīdījās. Jokeri. Kirsniks, vienu abu pirms finiša, turpat aizviņa Andre Matus. Abiem diviem priekšā džokeri, taču nu jau pārsvars izskatās gana liels, lai pat kāds paņēma džokeri un atgriezies atpakaļ savās pozīcijās. Mārīns un Staško atkal tieši aizmugurē Bruno Leimanis atbildo priekšu cīņu par trešo pozīciju. Staško Mārīns un Leimanis ir pēdējā pagriezienā, Leimanam labāk tieši ir garās uz viņam garām. Staško ar Leimanu joprojām cīņā par trešo pozīciju. Viņam līderi iebrauc džokeri. Tikmēr līderis jau tuvojas finišam. Veikko Kirsnik izcēlis startu un braucienu vadībā no pirmā līdz pēdējiem aplim. Kirsnik izcīna uzvaru. Andre Matus finišē otrajā vietā, bet Staško un Bruno Leimanis cīnās par trešo pozīciju līdz pēdējiem metriem. Leimanis spēs izvairīties no Staško mašīnas pēdējiem pagriezienā. Staško izdod izcīnīt trešo vietu. Bruno Leimanis paliek ceturtais, piektais finišam tuvojas Timo Loto un aizviņa Artis Kirķis. D12 tomēr sesto Rainer Vesel ar 15 Aivaram Epika ar 98 Heigojies ar 9 un Andris Ribaks numur 94 no aizmugurējā 30 mīnus. Ribaks jau tiek ar Epikam. Epikam tomēr iekšējā mālo, kur ir Igauni pa priekšu, 4. vietā Kelio Keimans un aizviņa 5. pozīcijā Andris Ribaks. Rainer Vesels jāspaliks vēl tālāk, kaut arī džokeri bija pat kā pirmajā aplī, tās sodīja Brīdis Ribakam. Spēt atgriezties pēc džokera viņam priekšā, bet tikmēr vēl vienu apli pabeidz trešais numurs Taņo Asarovs. Igaunim pārliecinoši pirmā vieta šajā braucienā, vēl gan jāizbrauc džokers, bet aiz viņa muguras tiks cīņa par otro pozīciju. Izskatās, ka Tojas ar Toju bija nepaspēt piedalāties līderiem. Viņam sako Andris Ribaks. Ribakam jābrauc džokeri šajā medā. Paldies tieši pusē, vēl bija vieta Andriem Ribakam, Vesels paliek uz aizmugurē, viņam attiecības saucas jaunās un tuvojas Leimanam, kupam izdoties noties, Leimanas nosargā un priekšā pēc cīņas sagriešanās tālajā līgumā. Tur paliek Keigo Ojatārs, viņam Keimānam rīko atpakaļ, aizbrauc garā, Ribaks aizbrauc garā, Ribaks cīnās ar Keimānu, bet vai tā bija zaudējums
Brokien vadībā Mitsīnu uzvaru Tajo Āsenovs paliek otrajā vietā. Reinhards Vīsels, Elveks paliek 5. vietā, Vīsels 4. un 3. pozīciju izdodas noturēt vēl Joheimanam, ap divi gāņu pa priekšu un tāda Andris Ribaks finišā. Aiz viņu vēl Aivari Lepiks soļi finišam, Heigo Iesārs izstājies, kā noslēdzas cīņas pirmajā kvalifikācijā. Tagad vēl atklāšana, parādās, tehniskā kārtībā un gatavs tādā notajā kursā. Heinbergs no otrās aptūri, Stāramātī aizmugurē 3. rindā. Īstāls iespējas strādāt šīs mašīnas, ka ir grūti atrast ceļu garātīgā. Pozīcijām, apmēram matām atsoties kopīgi uzreiz, Dinārs paliek nostrasē, tur vēl Pirmā
Suomen tuoitteita. Suomilainen Suomen tuotteja vietää. Alviivilla aatrimaan tuotteita ja paketin onko Lootsi siellä tekee ja Mala Aissera Ritteri. Valmi Suomessa William Isoa Nanolaus Rastua. Vittu tuon Nassu Jetri Peter vielä Ritter Valmi tekee ja Mala. Kirtniksen turpat priekšā, kamēr Leimanim sapāk var izdot palēlināt tikmēr, tās kor Kirtnik turpin tīri var uzbūt šo vietu. Pagriezienam otrajā. Latviešu braucienu vadībā. Turpināt otrais braucienu pozīcija aizmugurē. Norapieši priekšā motompastē atgriezies ar rasē pēc Žaker Kirtniks. Tas kā otrais aizviņi. Vigaunis turpina cīņu ar Tīmo valsts par 5. vietu pēc līderis jau parādās Kalnauzo finiša trabu ir Bruno Leimanim jau līderi
Siinä Ugaro Toivomiskastiin ja Tiigon Tasko olisivat konkurentoitiin Rafaelos, joka meni positioon Otilo Tinkus, Tasko Finsheuotri ja Vieta. Että Tresha positioon Kirsikan Saturday. Tässä on Iätuolla Finsheuotri Timo Luotuunaan Tiigon oikeassa. Luotais Mugure tässä ja positio. Kasvista Tristokin klaseen Otra Frindas. Ribaks Torpin Stier konkurrenter Kego ja taas mennyt Liam Garam Ribaks ja Broja siinä par Threshold ja suunta. Joo, sanotaan Julius ja Ribaks Pedro Caramba, se injectar o óleo para evitar concorrência para ver se lá e próximo ali como ele já pensou que está chocando na zona e positivo. E claro, Lina Rossilha por Ristenha, Landre de Ribax e Trottal o Lico. Confirma em Capos Pavek, Tarpi Omgas, Tarpet no Ribax Antrecha Vieta. Oi, Mona, Telenvieta. Ego ja tarde niitä tuommoisiakin Garam. Nyt on kriittistä Brescia, Jurgen Timbervela ja Pinta on loppuun kaksi kriittistä edelleen takapriento. Jensun Mikko Kotina, Livaksilla Sarkoja, Suomessa ja Vetä. Jokin on oikealla Brescia ja Aperos Brescia no Liverpool Markau ja Montu Voispede ja Abre Vegar. Finish Brescia hyvin paljon Venäjän Tauri, Toive ja Brescia ja Ulkoma. Brescia Pede Pagelien Finish Karos ja Kuljoa on Tauri, Toive ja Tuot Viktiiri, Tuusua Ruotre ja kvalifikaatio Brasiana. Tiiva Ruotre on Brescia ja Trollilta Brasiana Veganta ja Asarosin Brescia Brescia numor Kego ja Sara TITT Scheidmugere. Anders Rivaks Saturday ja Vieta Tuive Finisham. Sarokti Dejano Podia Pagrezenin tuossa Pedro Vieta ja saa finishia Treshais Rivaks Saturday ja Vieta. Nurveltu voi finishia Rainässä Vito per Piespotni tuon numeroisin. Oskeva i Okojan Kalvej, Zolito, Sisto, Vede, Sameta, Skeva, Pavel, Sede ja Vieta. Entonces, Virginia Paglia, Vitor Positivo, Sixel, Marco Heilberga. Patrientos, Maran Joker, y el Soto, el Joker, no more Marqueni. Ja nyt meidän vastaan Veikan Notresa, Riinka, ja vielä Vastelota, Elmerkin Mappeikas, Räipäin, Slaviva, aina Dramata,
Nepaspēja aptīt Martīnu Talvu, Lielīs, Stīni, Jānim Kazovskim, Dežģenžo, Jāsevienās.
Konkurentsija pirmajā līgā, pēc tam bija Brokers beigām samanējis vēlētājus. Tā ļoti agresīvs Igaunis ir parādījies aizsardzē Ulas Tasko. Andre Motors ir ātrs, pēc neveiksmīgā starta. Igaunis jau tic galā ar Ulas Tasko, iebrauc līderi trīniekā. Andre Motors un līderi par katru noturēt distanci viņam priekšā. Lēmās jau nav otrajā pagriezienā. Džokeri vēl neplāno doties. Stāsties Andre Motors. Un arī priekšpēdējā aplība runā Lēmanis Džokeri nerodas. Kirsnik finišē otrajā vietā, Andre Motors trešais, Ulas Tasko nākos finišs ceturtajā pozīcijā. Un vēl paliek Aīgs goda pilsētas ceturtā vieta. Igaunis čempionāta punktiem, Tomēs Raks un Rībaks no pirmās rindas. Rībaks tur pat labi stāv Raksam, taču viņam ir ārējā māmā, aizmugurē konkurenti mēģina piedoties, pamatīgi cīņas ar Koiko, Elio Heimanu un Rainer Toimē vadībā otrajā vietā Taijo Asaroks, trešais Klasē iztīra Tauri Toimē! Taijo Asaroks tuvojas finišam otrajā vietā, Heigojas ar visu braucienu cenās viņam pakaļ, taču garām tik tā arī neizdodas. Asaroks finišē otrais, Toimē Ojasārs trešajā vietā un Andrijs Rībaks, diemžēl paliek aiz goda piedestāla, taču ceturtā vietā T13 klasē. Sezonas noslēdzošajā sacīkstē Andrija Rībakā. Vēl finiša līniju šķērso Elio Heimans.